Un mums vēl atlikušas 3 cīņas top 32. Pirmā jau redzama šobrīd Edgars Kroģeris pret Paulijus Petrauskas. Kroģerim 14. rezultāts kvalifikācijā pret Petrauskas 19. Un tūliņa redzēsim viņu trasē. Aiziet Kroģeris vadošajā pozīcijā, Petrauskas viņam sekos ieskrējiena zonā, dodās iemetiena virzienā. Un Kroģerim izdodās labs iemetiens, Petrauskas nedaudz tur pabrauc taisni, likās ļoti šaurā līnijā. Kroģerim laba līnija, nedaudz par ātrumu, pārmetiens nav, kur īsti paliks Petrauskas tieši aiz viņa. Kroģerim tagad uz ārējo zonu jāmēģina tikt, arī līdz galam neaizbrauc, bet tagad pie sienas, tas Kroģerim līdz šim ir labi izdevies un noturās pie sienas. Petrauskas praktiski uzbakst viņa automašīnu pāri finiša līnijai. Wow! Kas par braucienu mums? Yeah, what a sketchy battle between these two guys. Kroģeris did everything as he should, I believe. But Petrauskas had some difficulties right at the start. We can take a look again on the replay. The first turn initiation, the first turn was super late. We can see having some issues there, doing a double initiation. Transition also really not where he should be. I was a bit afraid he will crash here, but somehow kept it all together. And finally, at the last turn, he got close to Edgars Kroģeris' car and hit it a little bit. Some parts flying off. I think it's the E36 part of the headlight. Yeah, let's take a look again here. Yeah, great job in the end by Petrauskas. Tas ir pagrieziena Viņi saskārās. Jā, saskārās. Klasiskā E36 problēma. Tiem, kam tas vēl nav noticis, lūdzu pietinat viņu no iekšpuses pie motora telpas standarts. Jā, jo ja jums sanāca kādreiz E36 būt Vācijā uz autobāņu, tad pie 200 viņi lidojot prom. Ja jums ir E36, jūs zinat šo problēmu. Tā kā, jā, nu tur beigās, protams, skaists nobeigums, bet līdz tam tiešām tur vairākas grūtības bija. Petrauskam tikmēr Kroģeris izdarīja visu diezgan pieklājīgi un skatīsimies, kā tad viņiem ies otrajā braucienā. Petrauskas pa priekšu, Kroģeris seko un pievēršamies trasei, kā tad viņiem noritēs otrais brauciens. Petrauskas veic iemetienu, Kroģeris ievēro drošu distanci, jāmēģina piebraukt pēc iespējas tuvāk, redzēsim, kā tad Petrauskas izdosies aiziet savu vadošo braucienu, tur diezgan plāti izbrauc Petrauskas. Kroģeris šeit dūmos meklē, kā pārmest savu automašīnu. Pēdējais pamties Petrauskas ļoti tuvu ārvēl esošai sienai, vairākas reizes uzsipa to un noslēdz savu braucienu Petrauskas. What a brave run by Petrauskas, just killing it on the last turn. Of course, maybe a bit too much. Yeah, I would say a brave but messy run. Kroģeris also not with the proximity we would have liked to see. Let's take a look at the replay. Good initiation there by both drivers, missing some proximity through the whole course. I would say a pretty solid lead run by Petrauskas, maybe missing some zones here and there, but yeah, this is how he came really to the wall. Looked like it could end there, but he kept it flooring. And at least twice hitting the wall. That's not an easy thing to pull it together. Yeah, brave job there by Petrauskas. Nu, Kroģeris redzējām, ka mēģināja pietuvoties līdz galam, tas nesanāca. Nu, kārtīgi korekcija, protams, tur no Petrauskas puses arī, kad viņš uzsit pa sienu. Mums patīk, ka brauc gar sienu, bet nu šis tiesnešiem līdz galam nepatīk. Tas bija tas, ko es gribēju piebilst, ka ir jāpieskarās varbūt nedaudz sienai ideālā gadījumā, bet ja mašīna ir jāpastūrē uz citu pusi, tas īsti nav labi. And the result between these two fellas. Who's advancing to top 16? And it is Paulijus Petrauskas. Advancing to top 16. Diemžēl Edgaram Kroģerim sacensības ir galā.